Mēs tur rotiņas pavacinam un tā. Es runāju tevi, lai tu man izveidotu make-upu, un es vienkārši kā princese, vienkārši biju dieviete. Un domāšana maina rīcību, un rīcība maina tavu dzīvi. Esi sveicināts mūsu pirmajā epizodē kopā ar Baibu Vasili. Artu Kočāni podkāstā Būt cilvēkam. Čau, Arta! Čau, čau, čau! Prieks tevi redzēt, kā šodien jūties? Jūtos tiešām fantastiski, tāpēc, ka mēs beidzot esam attīstījušas mūsu ideju, mūsu sapni, un mēs esam šeit un veidojam kopīgu, kas ir pats foršākais kopīgu podkāstu. Varbūt tu vairāk vari pastāstīt, kas tu esi un kāds varbūt ir šī podkāsta mērķis. Es esmu primāri cilvēks, man nepatīk sevi nodefinēt kaut kādā konkrētā profesijā, jo primāri esmu vienkārši dvēsele, kur atnākusi uz šīs zemes attīstīties. Un mana profesija ir, es esmu fizioterapeits un numeroloģe, un tas ir patiesībā arī mans aicinājums, par ko mēs arī šajā podkāstā vairāk pastāstīsim, padalīsimies, iepazīstināsim ar sevi. Podkāsta mērķis ir parādīt cilvēkiem, ka patiesībā ierobežojumi ir tikai mūsu galvās. Mēs varam sasniegt visu, ko mēs vēlamies. Un īstenībā mēs ar Baibu esot šeit, man ir zosāda pār visu ķermeni, jo mēs esam dzīves pierādījums tam, ka tas, par ko tu sapņo, tu to visu vari sasniegt. Vienkārši darot. Vai ne? Jā, atmetot vienkārši visu lieko savā galvā un vienkārši ieklausīties savās tajā sirsniņā un iet un darīt un turēt sev līdzās tos pareizos cilvēkus, kas arī tev palīdz iet uz priekšu. Pastāsti, varbūt iepazīstini auditoriju ar to, kas tu esi, kāda tu esi un kāpēc tu esi šeit. Es esmu profesionāla vizāžiste, jau 6 gadus strādāju šajā industrijā un gribu domāt, ka man ir jau krietni liela bagāžiņa, lai es varētu ar jums padalīties vairāk, un arī esmu no vairākām šķautnēm apskatījusi šo profesiju un varu pateikt tikai to, ka šī nav tikai, kā teikt, vizāža, tas, ko cilvēki reizēm liekas, mēs tur rotiņas pavicinam un tā, bet es ceru, ka man šo podkāstu laikā un šo epizožu laikā man sanāks arī iedot šo sajūtu, ko tad dara tas vizāžists, jo man šķiet, ka mums ir viens no skaistākajiem darbiem šajā pasaulē. Mums ir pa lielam stundas laikā mēs varam tevi transformēt, kā teikt, cita cilvēka izskatā, un jā. Savukārt tu esi divnieciņš, tu esi dzimusi 2. datumā, un tava enerģija ir pilnīgs pretstats man. Tu esi ļoti harmoniska, atbalstoša, tev ļoti svarīgi strādāt ar cilvēkiem, partnerības. Tādēļ tas, ko tu spēsi caur savu dabisko enerģiju nodot mūsu skatītājiem, ir neiedomājami vērtīgi, un savukārt tas, ko es spēšu nodot, būs arī pilnīgi cita enerģija, kas uzrunās citu tā kā skatītāju pusi. Līdz ar to ir forši, ka mēs atradām vienu otru, un mēs atradām vienu otru pateicoties tam, ka mēs nenobijāmies. Es tevi uzrunāju savā kāzu nedēļas priekšvakarā. Es uzrunāju tevi, lai tu man izveidotu make-upu. Un tagad šķetinot to situāciju atpakaļ, es sapratu to, ka patiesībā labi, ka viss notika tā, jo es sākumā uzrunāju vienu citu make-up artistu, un viņa nevarēja. Un visums mums vienkārši saveda kopā. Tas vienkārši, jo nekas nenotiek tāpat vien. Un patiesībā tiešām mums visums saveda kopā. Tu man uzklāji ļoti skaistu make-upu, es savā kāzu dienā jutos vienkārši kā princese, vienkārši biju dieviete, un to iedevi tādu sajūtu. Tas, ko tu uzbūri ar šīm otām, un tas nav tikai par otām, tāpēc, ka tu esi divnieks. Tu komunicē, tu kad krāso, tu runā, tu atver cilvēkus. Arī mana mamma un mana māsa, kuras tu pēc tam turpināji pucēt pēc manis, arī viņas teica, cik ļoti Baiba atvēra sirdi. Mana mamma raudāja runājot ar tevi. Un tas ir par tevi, ka tu nevis aizveries, bet tu savu dabisko enerģiju dod cilvēkiem un ne tikai caur otām maini cilvēku, bet caur savu dabisko enerģiju. Un tas ir pasakaini, un mēs šādā veidā vienkārši kaut kā sakonektējāmies, turpinājām sadarbību, tu mani turpināji pucēt uz man tālākajiem nozīmīgajiem pasākumiem. Un šodien mēs esam šeit, tāpēc, ka mēs nebaidījāmies, mēs atvērām sirdi vienu otrai, mēs komunicējām, ka tu mani krāsoji, mēs visu laiku runājam, es stāstīju tev savas idejas, tu savas, un tā mēs esam šeit. Un ar tu krāsojot, parasti mēs vienkārši daudz runājāmies un beidzot vienkārši vienu otrai skaļi atļāvāmies pateikt savu sapnīti skaļi, un te nu mēs esam. Kārta, varbūt tu esi gatava 3 jautājumiem? Jā, iziet. Kas tev vispār ievilka numeroloģijā? Vai tā bija intuīcija vai nejaušība? Intuīcija. Vai tu pati bieži pārbaudi datus pirms pieņem kādu lēmumu? Jā. Kurš skaitlis tavuprāt ir visvairāk pārprastais? 7. 7, ok. Vai cilvēkam var būt slikts dzimšanas datums? Nē. Kurš ir tavs personīgais laimīgais skaitlis un kāpēc? 7, jo tas ir mans dzimšanas datums. Jebkuram cilvēkam dzimšanas datums vienmēr būs visveiksmīgākais cipars, skaitlis.
Jā. Vai numeroloģija palīdz arī mīlestībā? Jā. Ko darīt, ja intuīcija nesaskan kopā ar skaitļiem? Tā nevar būt. Tā nevar būt, ok. Kāds bija tavs pirmais iespaidīgākais wow brīdis, kad numeroloģija tiešām nostrādāja par labu tev? Kad es sāku izmantot tās zināšanas, kuras ieguvu, integrēju savā dzīvē tās darbības, un man pirmajā mēnesī bija plus 500 eiro pieaugums manā biznesā. Kas ir biežākais mīts, ko cilvēki tic par numeroloģiju? Tās ir muļķības. Protams. Ka tā nav zinātne, ka tas ir kaut kāda ezotērika, rituāliņa, mistika, bet patiesībā numeroloģija ir sena zinātne, ko aizsāka Pitagors pirms daudziem simtiem gadu atpakaļ. Ja tev būtu jāapraksta šis gads ar vienu skaitli, kurš tas būtu? 9, jo tas ir globāli, kā mēs visi dzīvojam zem 9. enerģijas. Tava kārta. Ātri, nedomājot, pirmais, kas nāk, 10 ātrie jautājumi. Pirmais, kas nāk, kā tu nonāci līdz tam, ka Grims kļuva par tavu darbu? Neplānoti, bet esmu laimīga, ka tas ir noticis. Bez kāda produkta tu nekad neizieji no mājas. Pēc lūpu spīdumā. Kas tev vairāk patīk, dabīgs vai izteikts make-ups? Mans klientes zina, man patīk izteiksmīgs. Jā, noteikti, jā. Kas ir biežākā kļūda, ko sievietes pieļauj grimējoties? Nepareizi sagatavo sejas ādu. Kurš make-up trends, tavuprāt, ir totāli pārvērtēts? Wow! Labs jautājums. Pārvērtēts. Noteikti šaurās uzacis. Kāds bijis tavs vistrakākais vai neaizmirstamākais darbs kā grimētājai? Noteikti kāds no televīzijas šoviem. Jā, jo es dievinu backstage'us, bet par to droši vien vēlāk padalīsimies. Bet, jā, droši vien kāds televīzijas šovs. Jā, un tu esi grimējusi arī Didiksonu Elīnu. Jā, ir sanācis, jā. Par to arī mēs parunāsim. Jā. Ja tu varētu nogrimēt jebkuru slavenu cilvēku, kas tas būtu? Rihanna. Nice. Viennozīmīgi. Tad es beigtu savu karjeru. Kura daļa no tava darba tev sagādā vislielāko prieku? Laikam jau tā lūpu krāsošana, tad, kad tas viss savelkās kopā un tā dāma redz to koptēlu. Jā. Kāds padoms tev būtu sievietei, kura grib justies skaista ikdienā, bet bez pilna make-upa? Vienkārši izcelt savas skaistākās vietiņas. Tas arī viss. Un noslēpt varbūt kaut kādas nepilnības. Jā. Ja tev būtu jāapraksta sevi 3 vārdos, kādi tie būtu? Sapratne, gaišums un mīlestība. Jo tā ir tava būtība, tu patiešām tāda arī esi. Tu vienkārši dzīvo tādā dabiskā enerģijā, un tas ir vienkārši neiedomājami skaisti. Mans darbs vienkārši man to atļauj. Mans darbs atļauj būt man, saproti? Jā, tu izvēlējies vienkārši darbu, kā tu teici, tā ir nejaušība, bet par to mēs nedaudz vēlāk parunāsim, kas patiesībā nav nemaz nejaušība, jo nekas patiešām nenotiek tāpat vien. Un tavs darbs akcentē tavus talantus, to, kāda tu esi, nevis apspiež tevi, ka tu esi tādā būrītī, bet atbalsta tevi. Un tas arī ir viss tāds foršākais tavs dvēseles ceļš, ka tu ej to savu dvēseles uzdevumu, un tu patiešām to dari. Paldies. Tas ir ļoti skaisti. Apusēji. Jā. Jā. Pastāsti varbūt garāku stāstu, kā tu nonāci līdz make-upā profesijai, tāpēc, ka es zinu, ka tu iepriekš ar to nenodarbojies, un tad teici, ka tu tikai pēdējos 6 gadus ar to nodarbojies. Vienkārši pastāsti, kāds ir tavs stāsts. Jā, tā pavisam īsumā. Man iepriekšējā profesija bija saistībā ar medicīnu. Es strādāju medicīnā, biju daļa no komandas, kas atjauno cilvēkiem kustības un strādā ar bērniem ar cerebrālajām triekām. Un tad pienāca mirklis, kad arī man pašai piedzima bērniņi. Un, kā jau tu zini, šis laiks ir ļoti transformējošs. Un patiesībā es vienmēr biju tā draudzene, kurai ir visvairāk kosmētikas mājās. Un tad bija tāds, hei, baiba, man šodien jāiet uz ballīti, man jāiet uz randiņu. Vai tu vari man mazliet piepucēt? Un tad vienkārši solīt pa solītim arī sāku kaut ko uz sevi krāsot. Un tā nu kaut kas tā aizgāja, sāku filmēt kaut kādus video. Paldies manai draudzenei Elīzei, kura mani, kā teikt, pamudināja un pagrūda man arī mazliet šajā visā, jo, kā jau tu zini, iesākt kaut ko jaunu un kaut kādus 6 gadus atpakaļ, kad mēs vēl, tomēr tas Instagrams vēl tikai plauka. Bija diezgan, kā teikt, grūti sev pārkāpt pāri, sevišķi mainot industriju, kurā tu strādā. Un tā no sākuma es saku, kā jau es arī daudziem stāstu, šis nebija nopietni. Es pati laikam to darīju ar tādu tik vieglu sirdi un atvērtu sirdi, jo man nelikās, ka tas ir nopietni, bet patiesībā tajā brīdī, tad, kad es pati sevi sāku uztvert nopietni, ar mani sāka notikt nopietnas lietas. Un tā tas kaut kā pa solītim ir attīstījies līdz šai dieniņai.
Tāpēc, ka tu pieņēmi lēmumu, ka tu būsi, nevis, ka tu mētāsies, būsi tur un tur, jo tu baidies kaut ko stabilu uzsākt. Jo tas ir nezināmais, tu sāki pilnīgi kaut ko nezināmu. Un strādājot ar klientiem, īpaši pēdējā laikā, es ļoti saskaros ar to, ka ļoti daudziem cilvēkiem ir baili. Viņu bailes viņus ierobežo, un viņi vienkārši baidās un nedara. Pastāsti varbūt, kas bija tas pagrieziena punkts, tu uzvarēji tās bailes, tev bija bail iet tajā nezināmajā, bet tu to pārvarēji. Kā tev liekas, kāpēc? Kāpēc tieši tu to pārvarēji šīs bailes? Kā jau tu minēji, es esmu divnieciņš, un man ir ārkārtīgi svarīga tā komunikācija ar cilvēkiem, un tas atbalsts no apkārtējās vides. Un tas, ko es varu pateikt, ja mēs paši nevaram atrast šo spēku sevi, meklēt cilvēkus apkārt, kas tev palīdz. Pavisam vienkārši. Un, jā, tās bailes bija, viņas ik pa laikam kaut kur piezaugās, bet es viņas nelaižu iekšā, viņām tur nav vietas būt, jo bailes nav attīstība, pavisam vienkārši. Un jo vairāk tu baidies, jo vairāk tu sev atņem, teiksim tā. Jā, jo patiesībā tiešām ir tā, ka mūsu dvēsele atnākusi uz šo zemi, lai mēs attīstītos. Tā ir kā plūstoša upe. Ja tu iestrēgsi, tu vienkārši tur nav nekā, nav ne labsajūtas, ne naudas, ne veselības. Mums ir jāattīstās, un tas būs visa mūža garumā. Jā, bet vai tu esi tam gatavs? Pavisam vienkārši, jo sēdēt, kā teikt, tādā neapmierinātībā, tā ir tava izvēle, un kā jau mēs ar tevi iepriekš runājām, tajā brīdī, tad, kad cilvēks uzņemās pats par savu dzīvi, kā teikt, atbildību, tad arī tā dzīve vienkārši sāk strādāt par labu tev. Jā. Man bija līdzīgi patiesībā, mans arī ceļš sākās, kad mans dekrēts gāja uz beigām, pirms nepilniem 3 gadiem. Es vienmēr esmu jutusi, jau no bērnības, es vienmēr biju ļoti izpalīdzīga. Tā bija vienkārši mana daba, jo patiesībā, tā kā mēs pāanalizējam, kādi mēs bijām jaunībā un bērnībā, tieši tajā vecumā, kad mēs bijām vismazāk pakļauti kaut kādai sabiedrības normām, ierobežojumiem, blokiem, programmām, tur arī slēpjas tas mūsu talants un tā mūsu patiesā būtība. Un es vienmēr biju cilvēks, kas vēlas palīdzēt kādam, un man vienmēr dzīvē bija sports. Pilnīgi vienmēr. Un tagad analizēt savus datus, protams, kā numerologs, es, protams, saprotu, kāpēc. Es intuitīvi to darīju, jo es kā septītnieks, es nevarēju sēdēt uz vietas. Maniem vecākiem bija mani jāved uz sportu, tāpēc, ka vienkārši viņi savādāk sajuktu prātā no manas enerģijas, jo viņa kļūtu destruktīva, ja es viņu ekoloģiski caur sportu neizvadītu. Un es zināju, ka noteikti es pēc 12. klases, es nezināju, ko es darīšu, es zināju 100%, kad es iešu uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, jo es zināju, ka es gribu ar sportu, kaut kas ar sportu. Es iestājos sporta zinātnē kā fitnesa treneris, un tad mammai pēkšņi, pirms es iestājos, mammai pēkšņi kaut kāda sieviete, kolēģi pastāstīja, ka viņas dēls ir pabeidzis 1. kursu kā fizioterapeits. Es vispār nezināju, ko tas nozīmē. Tā, ka tiešām es nezināju, vienkārši kaut kā uzticējos mammai. Mamma saka, iesniedz arī dokumentus Arte, lai gan es nekad neesmu pakļausies ne mammai, nekam. Es biju tāds ļoti spītīgs cilvēks, haotisks, kamēr es sevi sakārtoju. Un es vienkārši iesniedzu dokumentus gan tur, sporta zinātne un fizioterapija. Un tagad mūs visus aicināja uz to lielo zāli, kad jau bija tā pieņemšana studijās. Tas lektors vai tas cilvēks no visu 300 kaut kādu cilvēku zālē, viņš saka Arta Brūvere, sporta zinātne un fizioterapija. Un man sekundes laikā bija tā kā jāatbild, uz kuru tad es iešu nozari. Un es vienkārši neko nedomāju, pateicu fizioterapiju. Un tas bija labākais lēmums, ko es varēju izdarīt, jo patiešām fizioterapija, tas ir mans aicinājums, bet tā bija šī te aizberga redzamā daļa. Mans patiesībā, es to izmācījos, es 10 gadus to nostrādāju, bet tikai dekrētam, ejot uz beigām, es sapratu, ka tādā formātā, kā es strādāju līdz šim, pie kāda, zem kāda, es biju padotais, man nepatika, jo man ir svarīgas konkrētas lietas pēc maniem dzimšanas datiem, tas, kas veicina manu izaugsmu, manu finansiālo realizētību. Un es sapratu, kad meitiņa dekrēts tuvājās, mans dekrēts tuvājās uz beigām, es sapratu, ka nē, šādi negribu turpināt. Es nezināju vaibu. Es nezināju, ko, es vispār nezināju, es neko nejūtu. Es tikai zināju, ka es negribu vairs tā, kā bija. Lai gan profesija bija manējā, man patika palīdzēt cilvēkiem. Un man šķiet arī tev padodās. Jā, jo es esmu transformētājs, es transformēju cilvēkus, vienmēr esmu palīdzējusi cilvēkiem. Tikai formāts nebija man atbilstoši, man nepatika tas, kā es strādāju. Un tad vienkārši, kad es sapratu, ka es negribu tā, kā bija iepriekš, man vienkārši, kad es visumam iedevu to informāciju, ka es vairs negribu, viņš sāka man dot
reālajā pasaulē, materiālajā pasaulē kaut kādus signālus. Jā, signālus. Un vai es to pamanu un pieņemu, vai es katru reizi eju garām un neredzu. Jā. Un es pamanīju, vienkārši manā info laukā parādījās, Instagramā vienkārši parādījās mana astroloģijas topošā skolotāja. Es viņai vienkārši piesakoju Instagramā. Redz, viena darbība, kas aizveda mani līdz šai dienai, kur es sēžu šī dīvāna. Un es viņai piesakoju, man viņa sākumā neuzrunāja, bet es jūtu, ka man ir jāpaliek. Es vienkārši jūtu, ka man ir jāpaliek, lai gan algoritms man vispār nebija par astroloģiju, par numeroloģiju. Es nezinu, kādā veidā visums man iedeva šo iespēju caur šo cilvēku, jo esmu pateicīga nenormāli šai skolotāji, jo caur viņu esmu izaugusi ļoti spēcīga kā personība, kā profesionāls, un ar to sākās. Es vienkārši izmācījos priekš sevis pie viņas astroloģijas pamatkursu, priekš sevis, vienkārši izzināt sevi, ko man darīt. Un es sapratu, kad es to sāku mācīties, sapratu, kāda es esmu. Visu to, kas man intuitīvi bija licies par mani, vai kad es to jūtu, bet likās, nevar būt tā. Vispār gan par manu izskatu, tas, kā man ir jāizpaužas. Es sanāk domāju, ka tie ir mani mīnusi, jo man sabiedrība teica, tu nevari būt... Paskaļu, par daudz. Jā, īpaši skolā mani vienmēr apsauca, lai gan patiesībā tas ir mans... Tā ir mana būtība. Jā, tieši tā. Un tad, kad es to izmācījos un sapratu, kad es nevaru to turēt tikai pie sevis, jo man vienmēr ir tā tieksme palīdzēt. Un es to vienkārši sāku Instagramā nodot. Man bija nenormāli bail. Pirmos storijus runājušās galvas ierunāt, es miljonus reizes to darīju, bet es vienkārši zināju, ka manai profesijai jābūt saistītai ar skatuvi. Es vienkārši zināju, un zināšanas man iedeva pārliecību. Zināšanas par mani man deva spēku. Man bija nenormāli bail, bet es baidījos un darīju. Es baidos un daru, un tas ir mans moto. Es baidos un daru. Jā. Un tā laika gaitā mani aizveda visas manas zināšanas līdz numeroloģijai, un tagad numeroloģija ir tas, kur es visvairāk sevi jūtu. Un šobrīd ikdienā es 80% strādāju kā numerologs, jo numeroloģija un astroloģija tas ir tā kā viens veselums. Vienkārši astroloģija stāsta caur planētām un caur citu tādu skatu punktu, caur prizmu, un numeroloģija savādāk. Un mans tas spēks ir tajā, kad esmu fizioterapeits, es strādāju ar fizisko cilvēka ķermeni, spēju viņus sajust un saprast, un ar garīgo, ar dvēseli, ar tiem uzdevumiem, ar ko tu esi šeit atnācis, lai tu reāli labi justos ne tikai ķermenī, jo tā, ka mēs neejam savu ceļu, mums arī ķermenis sāk ciest. Ļoti daudz ir psihosomātikas, un tas ir tas, ar ko es strādāju. Un šobrīd manā dzīvē 80% ir numeroloģija un 20% ir fizioterapija, jo tas ir mans ceļš, es to tā izvēlējos. Un es esmu vienkārši kaifā no tā, ko es daru un kā es dzīvoju. Man katra diena ir laimīga. Es vairs negaidu brīvdienas, kad man dzīve sāksies brīvdienās. Es negaidu... Vai nākamgad, vai pirmdien. Jā, un es vairs nebaidos no pirmdienām. Es vairs nebaidos, es vienkārši... Mana katra diena ir laimīga. Un patiešām tā ir. Un piekritīsi, tad, kad tu esi savā īstajā vietā, tev īsti vairs nav jāmeklē motivācija kaut ko darīt? Jā, tā ir, tāpēc, ka tad, kad tu ej to savu dabisko ceļu, vienkārši visas lietas tev padodas vieglāk. Tev vienkārši atbalsta visums vai dieviņš, kas kuram tic vienalga. Vienkārši dzīvot paliek vieglāk. Tev visums neveido nekādus šķēršļus, jo patiesībā viss, kas mūsu dzīvē notiek, tas nenotiek īpaši tādas nepatīkamas negatīvas situācijas, pirms saslimšana vai autoavārija vai jebkas nepatīkams. Tas nenotiek tāpēc, lai visums mūs mēģinātu nogalināt vai pasargdievs, lai mums sāpētu, bet lai mūs atmodinātu, lai sapurinātu. Un ja tu ilgi tevi purina un tu nesaproti, tad katrs tas nākamais notikums būs tāds sāpīgāks, lai tevi tā vairāk atmodinātu. Un tā, ka mēs ejam to savu dabisko enerģiju, ka mēs strādājam ar savām dabiskajām lietām, kas vienkārši ir mūsos, tā ir mūsu dabiskā enerģija. Un tā, ka mēs to reāli ikdienā pielietojam šīs lietas, kas ir darbība, ko mēs darām, kas aktivizē mūsu enerģiju, tad vienkārši paliek dzīvot daudz vieglāk un patiešām, un tas neizslēdz to, ka dienas būs arī sūdīgākas, būs grūtākas dienas. Tam ir vieta būt, jo tad tu novērtē tās labās dieniņas. Jā, jo mēs viens ar otru miedarbojamies. Mēs esam cilvēki, pie mums viss atnāk caur cilvēkiem. Dieviņš ar mums runā caur cilvēku rokām. Pie mums arī šis podcasts atnāca vienai tā kā caur otru. Tev klienti nāk, ir cilvēki. Tā kā pie mums grāmatas uzraksta cilvēki, podkastus veidot cilvēki. Dieviņš mums atsūta, piemēram, mums ir kaut kāda vēlēšanās, mēs ļoti kaut ko lūdzam, vai nu visumam, vai dieviņam, un viņš mums to dod caur cilvēkiem. Vai caur vienu teikumu, ko tu izlasi, vai caur kaut kādu iespēju, caur projektu. Vienkārši, vai tu spēj atpazīt arī to lūkšanu, ja tas ir pieradusi vienmēr visam teikt nē, un tas arī cilvēka datos ir ļoti labi redzams, kuri bieži saka nē, kuriem jāsāk prakse mācīties teikt jā, piemēram, pirms nedēļas sev izaicināt, to pēc dzimšanas datiem visu var redzēt, un dzīve pilnīgi kardināli sāk mainīties, vienkārši. Jā, bet šis atkal ir par bailēm, ko mēs runājām, kad ir ļoti ērti dzīvot tajā savā ikdienā, savā rutīnā, un kaut kādas elementāras lietas pamainīt savā dzīvē, arī kaut vai manā profesijā.
Ir daudz dāmas, kuras vienkārši absolūti nevelta laiku savam ārējam izskatam, kas nenozīmē, ka viņas ir nekoptas vai kaut kādā veidā, bet viņas pasaka, man nav laika, man nav vēlmes, man jau nepiestāv, es jau nemaz nemāku. Un tad ir vienkārši jautājums, cik ilgu laiku tu velti šim savā ikdienā. Nu tā, jo tad, kad tu to iemācies, vienalga par ko mēs runājam tagad, vai tā ir vingrošana vai krāsošanās, absolūti vienalga, tev vienkārši tas ir jāsāk darīt savā ikdienā, vienkārši integrēt to iekšā. Un tad tev vairs tas nelauzīs ne kaulu, ne prātu, neko. Jā, man liekas, ir ļoti viegli un ērti kādu laiku dzīvot komforta zonā, un komforta zona tas ir varbūt tāds jau ļoti pierasts visiem tāds vārdu salikums, bet patiesībā tiešām, kad mēs iestrēgam tajās bailēs, tajā būrītī mēs sēžam, ir ļoti grūti šīs atmaskas, ir ļoti viegli teikt, ka man jau nav laika. Man nav laika ne tur prakses pildīt, ne make-upu uzlikt. Kāda vēl meditācija un vispārējais, vai ne? Bet patiesībā patiešām lielās lietas, lielie rezultāti, un katram tie ir savi. Mums katram ir savi mērķi. Tās lielās lietas veidojas no mazām lietām. Tas, ko tu dari šodien, veido tavu rītdienu, dzīvi pēc gada un pēc 5 gadiem. Jā. Bet piekritīs, ka šis arī ir nācis jau mums ar gadiem, kā teikt, to, ka mēs daudz lietas vienkārši daram ilgtermiņā. Ja tev ir sajūta tagad to darīt, tad tā tiešām ir, ka tev pēc kaut kādiem, nezinu, pēc gada, pēc 2 gadiem tu saproti, kāpēc tu vispār to darīji, vai arī kāpēc tev tas cilvēks bija ienācis tavā dzīvē, ko viņš tev iemācīja un ko viņš tev iedeva. Jā, un tas ir par mūsu apziņas līmenī. Mēs katrs esam savā apziņas līmenī. Es pirms 5 gadiem biju pilnīgi cits cilvēks, ja man kaut ko teiktu darīt, man būtu kādas muļķības, kāda numeroloģija, tas ir pilnīgs fufelis. Un tas, ko es gribu teikt par to laika trūkumu, tas ir pilnīgas muļķības. Tā ir vislielākā atmaska vaiba, ko cilvēks var pateikt. Ja tev tas ir svarīgi, tu tam atradīsi gan laiku, gan naudu. Iedomājies, ka tev mīļākā mašīna, Porsche, viņa ir par 100 000, un pēkšņi viņai ir atlaide par 10 000. Tu tak tos 10 000 atradīsi vienkārši dienas laikā, viņus izraksi, tu atradīsi iespēju, kā viņus dabūt. Vai ne? Protams. Un tas ir par jebko. Tas ir vienkārši, vai tu gribi palikt tajā komforta zonā, neko nedarīt. Man ir slinkums, man ir besis, jo slinkums, besis, nav enerģijas. Tie ir signāli, ka tu ej savas enerģijas mīnusos. Jā. Un ir grūti no tā iziet, ja tu neko negribi sākt darīt. Jā. Un vienkārši jādara. Visa pamatā ir, piemēram, tas, ko es uzskatu, ka, lai strādātu ar savu apziņu, tev jāstrādā ar savu domāšanu. Zināšanas maina tavu domāšanu. Un domāšana maina rīcību, un rīcība maina tavu dzīvi. Jā. Nu tad, laikam, būtu jāsāk vienkārši ar to, kādu informāciju mēs patērējam. Tas būtu, laikam, tas primārais, vai ne? Varbūt izšķirot, kā teikt, Instagramā vai TikTokā vienalga, varbūt tas, kam mēs sekojam un kādu informāciju mēs patērējam. Jā. Jo vairāk patiesībā, protams, arī, kā tu teici, kāda apziņas līmenī tu esi, jo, man liekas, es esmu riktīgi jau tikusi līdz tam, kad es sievieti vispār uztveru. Mēs esam dāvana viena otrai. Mēs nekādā gadījumā neesam viena otrai konkurentis, un mēs varam tikai vienu otru papildināt un kā teikt, veidot vienu otru labāku. Un, tu saprati manu domu. Vienmēr sakot, ka mēs varam vienkārši to, kas mums varbūt tajā brīdī nepatīk, mēs varam pagriezt tā, ka mums patīk. Vienkārši kā tu to izmanto. Jā, un var sākt ar pašu vienkāršāko. Ja tev nav instrumentu vai tavs apziņas līmenis ir tāds, ka tu neko nepieņem, neko negribas darīt, var sākt ar vienkārši sadzirdēt sevi, jo visas atbildes patiešām ir mūsos. Un tā ir tā intuīcija. Mūsu dvēsele zina, ko mums vajag. Un tas, ko es arī ļoti daudzās konsultācijās pēdējā laikā saku savām klientēm, pati to praktizē, pabūt klusumā, pabūt prom no trokšņa, nelikt austiņas ausīs, iziet pastaigā kaut vai 5 minūtes. Sadzirdēt sevi, ļaut tām domām rikšot, jo man ir ļoti trauksmains prāts. Es sēdēju nesen pirms nedēļas vienkārši uz soliņa, man bija agri jāceļas, es gaidīju, kamēr atbrauks pakaļ mašīnu, es vienkārši sēdēju. Es kā ierasts paņēmu telefonu, un tā ir tā apzinātība. Vai turpinu spaidīt, tad es saku, Arta, pagaidi, ko tu dari? Davai noliec nost. Tu vienmēr varēsi to telefonu paspaidīt. Paesi šeit ar sevi. Jo ir tā ikdiena, ir bērni, ir vīrs, ir pienākumi kaut kādi. Un tā, ka mēs daram vienkārši sadzirdēt sevi kaut vai, kad, ja tev ir pat 5 bērni, noliec visus gulēt, izies balkona vai jebkur vienkārši klusumā vienkārši vienai pašai pasēdēt. Un tur atnāk ļoti skaistas, dzidras, pareizas domas, sajūtas, idejas, to, ko tieši tev vajag. Jā, bet tev ir jātiek, man šķiet, arī līdz tam apziņas līmenim, ka tu esi gatavs dzirdēt to, kas tur nāk. Jo nevienmēr tas ir, kā tu saki, idejas un viss kaut kas tāds.
tev vienkārši ir kaut kā jāiemācās dzirdēt sevi. Vispār kā tādu, vai tas ir labais, vai tas ir sliktais. Jo bieži vien, tad, ja tu esi nevisai apmierināts savā dzīvē, labas lietas tur nenāks. Tāpēc mēs arī izvēramies būt vieni. Un tāpēc varbūt ir, jāizmanto kaut kādi instrumenti, kas uzlabo tomēr to tavu pašsajūtu un to dzīves kvalitāti. Un attiecīgi, tas arī, kas ir jāsaprot mums un visiem, kad, ja tu esi laimīgs, tad tev būs ko dot. Ja tu esi nelaimīgs, tev nebūs ko dot. Un neviens cits šajā dzīvē nav atbildīgs par tavu laimi, kā tikai tu pats. Un tu izvēlies, vai tu tāds esi, vai tu tāds neesi. Jā, un tas ir par to atbildības uzņemšanos, kad man ar šo bija ļoti grūti. Jā. Es līdz tam nonācu, man ir 33 gadi, un es tikai pēdējos tādus 2 gadus īstenībā dzīvoju tā apzināti un foršu garšīgu piepildīju dzīvi, kad man ir, ja man tagad, ja es kādreiz domāju, kad man bija, piemēram, 25 gadi, es nekad negribētu savus 25 gadus, jo es biju pilnīgi ārpus sevis, es biju trauksmaina, haotiska, es dzīvoju tādu destruktīvu dzīvi, kas ir vienkārši manas enerģijas mīnus. Es vienkārši nebiju piepildīta. Ir ļoti svarīgi pirmkārt nenovelt vainu uz citiem, ne uz mammu, ne uz tēti, ne uz partneri vai bērniem, kad man ir bērni, tādēļ es tagad nevaru, piemēram, iet strādāt. Ļoti daudz sievietes meklē šos aizbildinājumus, un tā ir patiesībā ļoti dziļi. Ne tikai sievietes, precizēsim, ne tikai sievietes, jā. Tā ir vienkārši bēgšana no sevis. Tā ir, es ļoti daudz tiešām zinu sievietes, kuras piedzemdē 1 bērniņu, 2 bērniņu, 3, tāpēc, ka viņas dziļi sirdī, viņas nezina, kas ir viņas realizēšanās, viņas baidās, viņas bēg no sevis, caur ģimeni, caur mājsaimnieces lomu, bet nevienai sievietei, nevienam cilvēkam nav dzīves misija uzdevums būt mājsaimniekam. Nevienam. Man ir ļoti daudz ciparu, kas parāda to, ka esmu mamma. Es tāda tiešām esmu. Man ir pagaidām tikai 1 bērniņš, bet es gribu 3 bērniņus. Tiešām 3, un tālāk jau redzēs. Bet es līdz Adelīnas 1,5 vai 2 gadiem es biju īstai, tu zini, es biju vienkārši trauksmaina mamma, es biju ieķerusies bērnā, es nekur bez viņas negāju, es biju vienkārši histēriska, es biju pilnīgā mīnusā šo ciparu 3 izdzīvoju. Un šobrīd es vienkārši esmu pilnīgi cits cilvēks. Es varu meitu atstāt vienu pašu tēti, aizvest uz dārziņu. Viņa sāka tikko dārziņā iet. Un, un tas arī kaut kāda, manā gadījumā man tās bija vienkārši bailes, kuras atspoguļojās manā kontrolē, jo man mīnusā es esmu ļoti kontrolējoša. Un es to sapratu. Es sapratu, ka Arte tas nav normāli. Tās lietas, ko es kaut kādas daru vai jūtu, ka tā nav norma, es tā negribu justies. Un tad es sāku vienkārši apzināti saprast, uzņemties atbildību uz sevi, ka ne mans bērns, ne mans vīrs, ne mani vecāki nav vainīgi pie tā, ka es, piemēram, esmu kontrolējoša, histēriska, ka man ir kompulsīvā pārēšanās pagātnē bija un tā tālāk. Tā ir mana atbildība, mana dzīve ir mana atbildība, nevis vīra, neviena. Un tas, kur manā dzīvē šobrīd esmu un tu esi, tās ir mūsu rīcības sekas. Pavisam vienkārši. Jā, un tas ir tas, par ko es tev teicu, tā ilgtermiņa domāšana jau. Vienkārši, tu jau to sēkliņu vari iesēt tagad, un tad vienkārši skatāmies, kas notiek tālāk. Baibu ir arī tādi ēnas mirkļi, tā skaistuma otra puse, bet man vairāk gribās, lai tu padalies iedvesmot caur savu kaifīgo enerģiju un skaistajām acīm un balsi, kāda tev ir. Pastāstīji, kādas ir tās skaistās lietas tavā profesijā? Ko tu sapratusi par šiem 6 gadiem? Jā, tās ēnas puses ir, bet man šķiet, ka jebkurā pašnodarbinātajā profesijā tās ēnas puses ir, kā teikt, bet ja mēs runājam par šo skaistumu, tad es varu pateikt to, ka, kā jau tu zini, mans darbs ir 1 pret 1, un es esmu ārkārtīgi pateicīga, ka man ir šī iespēja iepazīt tik daudz sievietes, dzirdēt tik daudz dzīves stāstus un tik daudz apmainīties ar atbalstu, ar mīlestību, ar labiem vārdiem, ar iedvesmojošiem stāstiem. Kā jau tu zini, jā, arī dāmas mēdz manos krēslos apraudāties, un arī es pati mēdzu, jo tās sarunas vienkārši ir tik dziļas reizēm, viņas aiziet. Reizēm tas nenotiek ar visiem klientiem, kā jau tu zini. Atnāk īstā diena, īstais klients, un tiešām uzburās arī kaut kas skaists, jo, kā jau es minēju, mani cilvēki pa lielam izvēlās sev īpašās dienās, sev svarīgos notikumos, un tad man jau šķiet, ka viņi jau tādi pacelēti atnāk pie manis, un tad es vēl ar tām savām otām un gribu domāt arī ar sevi, palīdzu šim cilvēkam vienkārši šo dienu uzburt skaistāk, un tas, ko es dievinu, un tas laikam ir tiešām tas, kāpēc es to daru, tās ir tās mirdzošās acis, kā jūs uz sevi skatāties, jo mans darbs nav tā kā iemīliet sevi un tā, es tev vienkārši parādu, kā tu vari izskatīties, jo man liekas, make-ups ir vienkārši ārkārtīgi, teikšu,
kruts instruments, ar kā palīdzību mēs varam mainīt savu pašsajūtu. Es vispār make-up uztveru kā tādu aksesuāru. Tas tomēr vēsta vienmēr kaut ko par sevi, ne par velti šodien varbūt es uzkrāsoju sarkanas lūpas, piemēram, vai ne? Un katra šī, kā teikt, detaļiņa ir svarīga šajā koptēlā. Un, jā, un arī pateicoties manai profesijai, es varu piedalīties skaistās sievišķīgās fotosesijās, projektos, šovos, tik daudz, kur kāzu rītos. Un, jā, es domāju, ka, ja es strādātu citā profesijā, es nezinu, vai man būtu iespēja būt tik daudz skaistās vietās ar tik daudz foršiem, skaistiem cilvēkiem apkārt. Jā, tu arī būsi to caur savu darbu, tu būsi to arī savu enerģiju. Un īstenībā, analizējot tavus datus, to arī iepriekš, tu strādāji rehabilitācijā, medicīnā, tu patiesībā arī tur biji savā vietā, bet tavi dzīves ceļi, tavas izvēles tevi aizveda uz geogrāfiski citu pilsētu, tādēļ vienkārši tev salikās tā, ka tu kļuvi par make-up artistu. Tāpēc, ka tev tas arī patika, padevās un tā tālāk. Jo redzi, mēs paši ar savām izvēlēm veidojam savu dzīvi, jo tu arī tur, ja tu būtu aizgājis pa to līniju, tava realitāte šodien būtu pilnīgi cita. Jā. Mēs paši veidojam savu realitāti. Un tas, ko vēl es gribu piebilst, tas, ko tu stāstīji, un es domāju par to, ka tā, ka mēs esam patiesi savā vietā, savā piepildījumā, mēs neaizņem cita cilvēka vietu. Jo, piemēram, ja tu būtu kaut kāds grāmatvedis, kas vispār nav par tevi, jo tev vajag cilvēks būt. Tev vajag ar cilvēkiem komunicēt. Jā, un man vajag procesu. Es esmu procesa baudītājs. Piedodiet, grāmatveži, bet es tiešām neredzu tur neko tādu. Mēs esam radošās personas līdz ar to. Jā, un visticamāk, ja es būtu palikusi tajā medicīnā, tad visticamāk es arī nesēdētu šeit. Es nebūtu iepazinusi tik daudz arī tevi, tik daudz radošus cilvēkus, jā, jo šī radošā industrija tomēr dod tev mazliet plašākus šos spārnus un arī mazliet paver platāk to tavu redzesloku, kas, manuprāt, ir tikai un vienīgi iegūms. Jā, jebkuram. Tavu potenciālu, tā kā mēs neaizņemam kāda cita vietu, ja ka tu būtu grāmatvede. Jā, tieši tā. Tu būtu neapmierināta, tu nenestu pasaulē caur sevi to, ko tu varētu nest. Es ar tevi nesatiktu. Mēs nebūtu šo izveidojušas. Un tādēļ es vienmēr pasakos arī saviem skolotājiem, kad viņi ir savā vietā, vienmēr pasakos. Jā. Tāpēc, ka caur to, kad viņš pildīja savu misiju, es varēju satikt savus astroskolotāju, jo viņa vēl pirms manis arī viņa bija juriste un arī viņas vienkārši sāka iet savā aicinājumā astroloģijā, jo viņa ir ūdensvīrs, ūdensvīriem vispār viss šitais ļoti tūs. Un jā, un tādēļ es vienmēr pasakos, esmu tik laimīgi arī cilvēki, kuri pēc manām konsultācijām vienkārši grib saprot par sevi, kad es tāpat kā tu caur otām, es arī uzburu, es parādu cilvēkam viņa dabiskās spējas. Un tavu potenciālu, vienkārši, ko tu vari ar sevi izdarīt. Tieši tā, un tas nav, pieņemsim, manā gadījumā make-ups nav par sevis nepieņemšanu, make-ups ir par savu skaistā izcelšanu. Un tas arī ir viss, un nav šajā pasaulē neglītu cilvēku, un nav arī ārkārtīgi skaistu cilvēku. Vienkārši ir instrumenti, kas palīdz vienkārši veidot šo tēlu, un piekritīsi, ir arī tomēr svarīgi, kas šo make-upu nesā. Arī tas reizēm ir svarīgi. Tāpēc, man liekas, ja tu strādā ar sevi ārēji, ir jāstrādā ar sevi iekšēji. Un tad vienkārši, man liekas, tas kaut kā roku rokā parasti kaut kā arī savijās, teiksim tā. Jā, un pieņemt arī sevi, tā kā tu saki, tu izcel tās skaistās lietas, bet ir kaut kas cilvēku piemēram neapmierina. Kad viņam vienkārši dabiski ir kaut kādas lietas, kas viņam nerezonē sevī. Un tāpat arī iekšēji mūsos katrā ir tā arī ēnas puse, kuru arī ir svarīgi pieņemt. Ka mēs tādas esam. Bet strādājam ar to vēlams. Jā, jo ja tas traucē, ir lietas, kuras netraucē cilvēkiem. Vienkārši tad nevajag to cilāt. Jā. Un Baibu, manuprāt, ir skaisti būt cilvēkam, un tas, ko es novēlu mums un mūsu klausītājiem, sajust un saprast to, ka mēs paši esam radītājs. Mēs paši esam radītāji, mēs paši veidojam savu dzīvi un vēlu tev, lai tev tas izdodas. Savukārt es novēlu tev katru dienu ieskatīties spogulī. Un sāc kaut vai ar vienu komplimentu, bet iemīli sevi, ieraugi sevi citādāk un esi vienkārši sev labākā draudzene. Tā, starp citu, ir brīnišķīga praksa, ko Baiba tikko teica, ieskatīties spogulī un novēlēt sev kaut ko, ieraudzīt sevi skaisto. Tas maina mūsu domāšanu, mūsu apziņu, un tā ir fantastiska praksa, ko piekop mums katram. Šī bija mūsu podkāsta pirmā epizode, kurā mēs vēlējāmies iepazīstināt mūs, kas nu mēs tādas esam, bet turpmākajās epizodēs jums būs iespēja iepazīties arī ar mūsu viesiem. Neatkarīgi no tā, kādas profesijas pārstāvis ir šis cilvēks, mēs vēlamies jums vienkārši parādīt, ka jebkurā situācijā dzīvē ir skaisti būt cilvēkam. Paldies, ka tu noklausījies šo epizodi. Mēs būsim ļoti priecīgas, ka tu liksi mūsu saturām like, subscribe.
Un padalies komentārā, kādu viesi tu vēlies satikt, paklausīties mūsu nākamajās epizodēs. Vai uzzināt kaut ko vienkārši vēl vairāk, gan par mums, gan par viesiem. Tiekamies, paldies, ka noklausījies, un lai superīga diena! Čī!